Ar ziņām 3 dienās studijā Laura Zaķe. Šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisija noraidīja visus opozīcijas deputātu priekšlikumus grozījumiem seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Vienlaikus par tiem vēl ir gaidāmas debates Saeimā. Opozīcijas deputāti rosina ieviest obligātas konsultācijas sievietēm, kuras vēlas pārtraukt grūtniecību pēc savas vēlēšanās, kā arī papildināt likumu ar terminu nedzimusi dzīvība. Ar šo terminu saprastu cilvēka dzīvību, kas sākas ar apaugļošanās brīdi, saplūstot vīriešu un sievietes dzimumšūnām. To, kāpēc šādu terminu nevajadzētu ieviest, argumentē Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Lāsma Līdaka. Tas, ka dzīvība rodas apaugļošanās momentā, ir pieņēmums, nevis zinātniski, medicīniskajā reālajā praksē pierādāms fakts. Diemžēl grūtniecības apmēram tikai 30 līdz 50% gadījumu no šī apaugļošanās brīža rezultējas ar dzīvi dzimušu bērnu. Un pieņemot šādus te ierobežojošus definīcijas, mēs apdraudam sieviešu pieeju veselības aprūpei. Tas ir tas, ko mēs redzam citās valstīs, kur šāda norma tiek iekļauta, un tas rezultējas ar abortu aizliegumiem vai ļoti strikti ierobežotai pieejai abortiem. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība izsaka neusticību veselības ministrijai un veselības ministram Hosamam Abu Merī no Jaunās vienotības. Arotbiedrība uzskata, ka veselības ministrija nespēja nodrošināt tādu valsts politiku, kādu Latvijai iesaka Eiropas komisija un kādu paredz apstiprinātie valsts politikas plānošanas dokumenti. Keris arī norādīja, ka ministra Abu Merī darbs nav bijis pietiekami efektīvs. Arotbiedrība neizslēdz arī protesta iespēju, bet par turpmākajiem soļiem lems nākamajā padomes sēdē decembra vidū. Polijā atklāts autoceļa Via Baltica posms, kas savieno Poliju ar 3 Baltijas valstīm. Jaunaklātais ceļa posms stiepjas cauri tā dēvētajam Suvalku koridoram, kas ir šaura zemes strēle starp Baltkrieviju un Krievijai piederošo Kaļiņingradu. Autoceļa atklāšanā piedalījās Polijas prezidents Karols Navrockis un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kuri uzsvēra, ka šim ceļam būs ne tikai milzīga ekonomiskā nozīme, bet tam būs svarīga loma arī reģiona aizsardzībā, jo pa to kara gadījumā varētu ātrāk pārvietot NATO karaspēku uz Baltijas valstīm, stāsta Uldis Ķēzberis. Nausēda sacīja, ka šis ceļš simbolizē brīvību, labklājību un drošību, un ka tam ir ārkārtīgi svarīga ekonomiska, komerciāla un loģistiska nozīme Lietuvā, savienojot mūs ar pārējo Eiropas tirgu. Un 970 km garais autoceļš Via Baltica sākas Polijas galvaspilsētā Varšavā un šķērso Lietuvu, Latviju un Igauniju, aizvedot līdz pat Tallinai, un Via Baltica Polijas posma būvniecība ilga vairāk nekā 10 gadus un izmaksāja vairāk nekā 11 miljārdus zlotu, jeb 2,6 miljārdus eiro, no kuriem gandrīz 1 miljārdu eiro ieskaitīja no Eiropas Savienības fondiem. Ukrainas un Eiropas līderi kopīgā paziņojumā nosoda Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par diplomātisko miera centienu novilcināšanu. Līderi arī iestājas pret jebkādiem mēģinājumiem piespiest Ukrainu atdot Krievijas okupētās zemes apmaiņā pret mieru, kā to dažkārt ierosinājis ASV prezidents Donalds Trumps. Paziņojumu parakstīja Ukrainas, Lielbritānijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Norvēģijas, Polijas un Dānijas līderi un Eiropas Savienības amatpersonas. Paziņojumā arī teikts, ka ir plānots izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt karā. Paziņojumā pausts atbalsts Trumpa miera centieniem Ukrainā un vienlaikus uzsvērts, ka Eiropas līderi ir apņēmušies ievērot principu, ka starptautiskās robežas nedrīkst mainīt ar spēku. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd +9 grādi un pūš dienvidu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Naktī būs daļēji mākoņains, dažviet rietumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu austrumu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 0,5 grādi, austrumos -3,0 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Dažviet rietumos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu austrumu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no +6 līdz +11 grādiem. Rīgā būs +7, +9 grādi. Latvijas Radio 2.
Dziesmas, kuras zinām no galvas. Dziesmas, kuras dziedam kopā. Guntars Račs aicina uz jubilejas koncertiem. Lecam pa vecam, jo nekur nav tik labi kā mājās, kuros skanēs Raimonda Paula un Guntara Rača kopdarbi. Dziedās Dzeguzīte, Paula Saija, Edvards Strasdiņš, Ance Krauze, Normons Rutulis un citi viesi. Dziesmas, kas kļuvušas par mūsu tautas iemīļotu mūziku Jelgavā, Ventspilī, Rēzeknē, Ogrē, Valmierā, Liepājā, Rīgā un citur Latvijā. Izkrāso rudeni ar Rīgas grāmatu svētkiem. Jau šajā nedēļas nogalē gaidām visus Rīgas grāmatu svētkos ar plašu programmu visai ģimenei. Grāmatu jaunumi, tikšanās ar autoriem un grāmatu atvēršanas svētki, radošās darbnīcas un pasākumi bērniem, grāmatu maiņas punkts, starptautisks simpozijas lasīšanas un grāmatu nākotnei. Tiekamies 24. un 25. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3. Svētku programmu atradīsiet grāmatizdevēji.lv. Svētkus atbalsta Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Ieeja bez maksas. Ceļojums.